Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš, un mēs turpinam ieskatīties augšām celšanās nedēļas notikumos. Šodien ir lielā piekdiena, kurā mēs pieminam Jēzus Kristus krustā sišanu un nāvi. Šī ir diena, kad mēs pieminam, ka Jēzus tika tiesāts un notiesāts, viņš nesa krustu uz Golgātu, viņš tika pienaglots krustā, viņš nomira par taviem un maniem grēkiem. Šī ir viena no lielākajām dienām visas pasaules vēsturē, jo tika samaksāta vislielākā cena, tika upurēts Dieva vienpiedzimušais dēls. Tā bija liela mīlestība, tā bija liela cena, un tam ir liela nozīme arī šodien. Mateja evaņģēlija 27. nodaļā mēs lasām, bet no 6. stundas tapa tumšs par visu zemi līdz 9. stundai. Bet ap 9. stundu Jēzus sauca stiprā balsī: Eli, Eli, lama sabachthani. Tas ir: mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, kad tie to dzirdēja, sacīja: šis sauc Eliju. Un tūlīt viens no tiem pieskrēja, paņēma sūkli, piepildīja to ar etiķi, uzsprauda to niedrē un dzirdīja viņu. Bet citi sacīja: pagaidi, redzēsim, vai Elija nāks un glābs viņu. Bet Jēzus atkal iekliedzās stiprā balsī un izlaida savu garu. Mēs lasām, ka tumsa pārņēma visu zemi. Tā nebija vienkārši dabas parādība. Tā bija zīme, ka viss grēka smagums, viss grēks, kas valdīja pasaulē, tajā brīdī tika uzlikts uz Jēzu Kristu. Un tas nebija abstrakts grēks, tas bija mans un tavs grēks, kurš tika uzlikts uz Jēzus pleciem. Un tas bija iemesls, kāpēc Jēzus sauca: mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Šis ir viens no smagākajiem saucieniem Bībelē. Jēzus piedzīvo pirmo reizi atšķirtību no tēva, tāpēc, ka mans un tavs grēks šķīra viņu no tēva, lai man un tev nekad vairāk nebūtu jābūt vieniem, bet lai mēs varētu atjaunot mūsu attiecības ar tēvu debesīs. Un 50. pants saka: bet Jēzus atkal iekliedzās stiprā balsī un izlaida savu garu. Kādi citi tulkojumi saka, ka viņš atdeva savu garu. Viņš netika nogalināts, viņš atdeva savu dzīvību par mums un parādīja mīlestību līdz galam. Tas bija varenais Dieva plāns, kā viņš uzvar grēku. Viņa dzīvību neviens nepaņēma, viņš to pats atdeva par mani un tevi. Ko tas nozīmē mums šodien? Pirmā lieta – tu neesi viens. Tev ir Tēvs debesīs, ar kuru tev ir atjaunotas attiecības pateicoties šai lielajai piekdienai, kad notika šis lielais mīlestības darbs. Dievs uz īsu brīdi atstāja Jēzu, lai tu nekad nebūtu pamests, lai tavs grēks nešķirtu tevi no Dieva mīlestības, lai par tavu vainu un kaunu tiktu samaksāts. Un šī lielā piekdiena arī parāda to, ka mīlestība maksā cenu. Un šī cena ir Dieva vienpiedzimušā dēla dzīvība. Padari arī sev šo piekdienu lielu. Šodien apstājies no skrējiena un izlasi Mateja evaņģēlija 27. nodaļu un pasakies savam tēvam debesīs par vislielāko mīlestības darbu, kurš notika lielajā piekdienā. Dievs par tevi un mani upurēja savu dēlu, un nav daudz prasīts, ja mēs apstājamies un pienesam viņam slavu un pateicību kā upuri par to, ko ir izdarījis viņš.
Un atceries, ar piektdienu nekas nebeidzās. Tāpēc es izaicinu tevi ņemt dalību Kristus augšām celšanās svētkos svētdien. Un, ja tev ir iespēja būt draudzē un svinēt šos svētkus kopā ar kristiešiem un pateikties par vislielāko dāvanu cilvēces vēsturē, par Jēzus Kristus krusta upuri, lai svētīgi tev šie augšām celšanās svētki!